man bija noskatījuši brāļi Sējāni un kas varētu būt piedalīties šī pasākumā. Pērkons tikko tapa vai tikko bija tapis, jau tād pirmais koncerts jau bija bijis. Un ieteica Jurim mani, jā, kā tādu tipu, kurš varētu būt viens no. Nu, es aizgāju, satikos ar Juri, pasēdējām, pusotru stundu parunājām, un tad viņš teica šos leģendāros vārdus, vai es būtu ar mieru piedalīties, jā, grupā Pērkons. Es teicu, ka jā. Un tad viņa stāstā tā sāls ir tā, ka Juris nekad nebija dzirdējis, kā es dziedu. Viņam bija būtiski aprunāties ar mani kā cilvēku, jā. Un ja viņam kāds bija pateicis, ka viņam ir kaut kāda balss un kaut ko viņš, kā saka, meldiņu noturēt var un kaut ko var padziedāt, jā, tad to viņš nepārbaudīja. Viņš vienkārši pārbaudīja, kā mēs... Nu, vai saskan. Vai saskan, jā. Jā, mēs papļāpājām par šo un to, droši vien arī kādu pudeli vīnu iedzērām, visticamāk. Un jā, tad nāca šis piedāvājums. Nu, lūk, un tad, kad es to biju, kādu brīdi bija, laikam, pirmo gadu pamalies, tad man bija kaut kāds iekšējs tāds aicinājums, un arī tas, uz ko man mamma skubināja, kad ir jāmācās, ir jāpilnveidojās. Un es aizgāju stāties mediņos, vokālistos, un kaut kā tur sagāja visas tās lietas dēlī, un es laikam kāds pirmos eksāmenes noliku, un uz otriem man šķiet, ka piedzēros un neaizgāju. Un pēc tam Jurim tā diezgan bravūrīgi to tā stāstīja, jā, kā tādu foršu piedzīvojumu, kā tādu bohēmu, un Juris man kārtīgi sadeva par to. Un tas tiešām bija tāds lūzuma punkts, jo man šķita, ka tas ir tā normāli, jā, muzikanti tādi mēs te esam, te mēs piedzeramies, te mēs nepiedzeramies, un pret lietām tā mēs tā izturāmies, bet Juris bija pirmais cilvēks, kurš pateica, nē, jā, mums ir, jā, zinām, bohēmas, savreiz ir bohēma, un savreiz ir ļoti stipra bohēma, bet taču ir lietas, ar kurām mēs negrēkojam, un pa kurām mēs vienkārši tā nemētājamies ar vārdiem. Un ja mēs esam norunājuši, ka tev ir jāmācās, un ja tu pats esi teicis, ka tu mācīsies, tad ir pilnīgi lieki nāk tagad lielīties ar kaut ko tādu, ko tu man šobrīd dari. Un tad es vēl tā kā mēģināju turēties ja viņš man vaicāja, ko tad tu tagad darīsi, un es tā kā mēģināju tur tā vēl iziet no situācijas, sakot, ka es ņemšu pie viņa privātstundas un tam līdzīgi, tad viņš man nolika otrais vietā, sakot, ka tik daudz laika gan viņam nesot, lai ar katru tādu dunduku, jā, tērētu to pašu savu laiku, jā. Un tad es sapratu, ka tas ir nopietni. Protams, nākamajā gadā es iestājos ne tikai mediņos, pēc tam arī konservatorijā un tā tālāk, jā. Juris Kulakovs bija tas, kurš man skaidri un gaiši paprasīja, jā, tad ko tad tu čomiņu dzīvē gribi darīt, jā? Vai tu gribi būt profesionāls muzikā vai ne? Izvēlies.